Labdien! Paldies, Klau, par visai kolorīto pieteikumu mūsu panelim, bet man liekas, tas tiešām lielā mērā atspoguļo to, kā varbūt antropologi skatās uz sabiedrību un vidi un infrastruktūru, kurā tā dzīvo. Mana tēma ir, kas ir mikrorajona kopiena. Kopiena tas ir termins, kas nu jau latviešu leksikā ir ienācis kaut arī nesen, bet tiek izmantots itin bieži. Un arī mūsdienu pilsētvides pārvaldības jomā to skandina ik pa brīdim. Bet tajā brīdī, kad mums ir jādodās, piemēram, uz mikrorajonu un jāsaprot, kas tad ir šī kopiena, kur tā sākās, kur tā beidzās, vai mēs varam paņemt pāris pārstāvjus no šīs teritorijas, un mums ir kopienas viedoklis pausts, piemēram, publiskajās apspriedēs, tie jautājumi paliek īstenībā neskaidri. Un es pētījumā, kuru veicu, ko pirms mirkļa jau pieminēja Purvciemā, arī centos atrast un identificēt šī konkrētā Purvciema mikrorajona kopienu. Un varbūt tas var likties neparasti, bet man šo pieeju kopienai nodrošināja rajonā dzīvojošie, klaiņojošie kaķi. Jo tieši šie klaiņojošie kaķi un rūpes par tiem ir jautājums, kas saistīja un kopā apvienoja vairākus purciemiešus, kas īstenībā varbūt savā starpā pat nebija tik ļoti saistīti, ja neskaita to, ka viņi dzīvo šai vienā teritorijā. Un tieši par tiem es gribētu savā prezentācijā arī runāt. Iespējams, ka klātesošiem autoriem var rasties jautājums, kāpēc par to būtu jārunā šeit, šajā auditorijā. Bet tas, ko es gribu parādīt savā prezentācijā, ir, ka šī varbūt viena neparastā nelielā grupa īstenībā lielā mērā spēj ietekmēt visu rajona infrastruktūru un sociālo un ekoloģisko vidi, un ka patiesībā kopiena, ko mēs meklējam, ir ļoti daudzveidīga un daudzšķaitņaina. Bet pirms es sāku stāstīt konkrētāk par šīs grupas ietekmi, es tomēr gribētu dot nelielu ieskatu manā etnogrāfijā, ko es veicu, un mazliet pastāstīt par šo cilvēku ikdienu. Ja jūs neiebilstiet, es tad mēģināšu to nolasīt, un es ceru, ka ieinteresēt arī jūs mazliet vairāk par šo cilvēku dzīvi. Kaķu aprūpētāja grupa ir neliela. Kaut arī Biruta, viena no aktīvākajām aprūpētājiem, saka, ka tie ir ap 8 cilvēkiem, faktiski ikdienā tās ir 3 sievietes – Olga, Biruta un Lūcija. Pārējie drīzāk finansiāli atbalsta, cik nu kurš var. Visas 3 sievietes ir pensionāras. Olga šobrīd vēl piestrādā kāpņu telpā par apkopēju, Biruta ir pasniedzēja augstskolā, savukārt Lūcija savu ārstes praksi beidz pirms dažiem gadiem. Sievu ikdiena sākās ap 8 no rīta, kad Birutas vīrs pārnes no Purvciema tirgus svaigas zivis. Tad Biruta savā dzīvoklī sāk gatavot barības kastītes. Uz katru barošanas reizi tiek sagatavots aptuveni 50 porcijas. Tā gatavošana nemaz tik ātri neiet. Kamēr zivis notīra, sagriež un visu saliek pa traukiem, no rīta paiet pāris stundas, vakarā drusku ilgāk, 2,5. Tad dodam klāt arī pienu, un vakarā jau parasti arī kaķi sanāk vairāk, man stāsta Biruta. Katrā porcijā ir vismaz 3 dažādi ēdienu veidi. Ēdienkartē vienmēr ir svaigas zivs, bet tikpat bieži ir arī maltā gaļa. Un arī visādas citādas sastāvdaļas, vai nu varītas zivs, vai konserva, vai sausā barība, kas atšķirās no reizes uz reizi. 6 kaķiem tiek gatavotas īpašās porcijas, jeb kā Olga sauc privileģētās. Tiem bez ierastās ēdienkartes klāt tiek likts arī kāds ēdiens īpašāks. Ja nu iepriekšējā dienā sev ir vārīta vistiņa, tad tiek uzgriezt ārī šiem īpašiem kaķiem. Lai ātrāk nošķirtu porcijas, privileģētās tiek pārklātas ar zilajiem rūjienas saldējumu kastīšu vāciņiem. Pārējie tiek pie ekscelences vāciņiem. To, kādēļ atsevišķiem kaķiem tiek īpašas porcijas, Olga vairs īsti nezina un saka, lai prasu Birutai, kas tās taisa. Taču arī Biruta šķiet tā īsti vairs neatcerās, kāds slimojas, tamdēļ devuši citu barību un tā un tas palicis. Kādam vienkārši labāk garšo cits ēdiens. Papildus vēl atsevišķā traukā tiek liktas zivju galvas, jo ir kaķi, kur ēdot tikai tās. Dzīvnieku varošana notiek 2 reizes dienā. No rīta ap 10:00 un vakarā ap 22:00. Šāds laiks ir izvēlēts ar nolūku, jo tad ir mazāk cilvēku.
Kamēr Biruta savā dzīvoklī gatavo porcijas, Olga jau pirmās sagatavotās nes ārā kaķiem pie savas mājas. Manā uzskaitē tas ir pirmais barošanas punkts. Šajā vietā 2 reizes dienā Maltīti organizētā veidā saņem arī kājas pēc tam, kad Biruta ir beigusi zivju tīrīšanu. Kopskaitā visā apmēram 300 līdz 400 metrus garajā maršrutā ir 4 barošanas punkti. Atkarībā no sezonas nedaudz mainās barošanas vietas. Aprīlī, kad bija vēsāks laiks, otrā un trešā barošana notika māju pagalmos. Iestājoties siltākajam laikam, visi kaķi baroti tika ārā. Barošanas vietas atrodas salīdzinoši netālu viena no otras, 40 līdz 50 metrus. Olga stāsta, ka tas izveidojies pakāpeniski. Sākumā bija tikai viens kaķis, ko baroši pie savas mājas, bet pamazām kaķu kļuva arvien vairāk. Tā kā vienvietas jau bijis diezgan grūti pabarot, tad izveidojuši vairākas barošanas vietas. Tagad svešie kaķi uzrodoties diezgan reti, ja nu kāds saimnieks pametot. Katrai barošanas vietai ir savu kaķu kolonija. Sieviete labi pārzina katras barošanas vietas kaķus, seko līdzi tam, ko, kurš un cik daudz ir ēdis, vai vispār atnācis uz ēšanu, vai kāds nav apslimis, kura kaķene ir sterilizēta un kurai savukārt tikko kaķēni. Gan arī katram kaķim ir savs vārds. Turklāt sievietes bez mazākās vilcināšanas spēja ātri sazīmēt katra kaķa radurakstus, kurš kuram māsa, brālis, māte. Katrā barošanas vietā tiek pavadītas aptuveni 15 līdz 20 minūtes. Kopumā kaķu barošanas process aizņem apmēram stundu. Barošanas režīms un process ir nemainīgs. Vienīgi vakaros vēl papildus tiek veikta slimo kaķu aprūpe. Nedaudz citādākas ir arī dienas, kurās paredzēta kaķiņu sterilizācija. Sterilizācija ir nozīmīgs jautājums, un mūsu sarunās tiek pārunāts regulāri. Ikreiz, kā pirmo reizi, Biruta man rāda uz sterilizētas kaķenes galveno pazīmi. Re, tā kaķene ar nogriezto kreisā savus stūri, tā ir sterilizēta. Mēs to sterilizējām pagājušajā gadā. Ilgi nevarējām viņu noķert, bet viņa tik ražīga. Gadā 3 līdz 4 reizes bērni bija. Kaķu vairošanās ierobežošana ir būtisks aprūpes procesa posms, un kaut arī īstermiņā tas prasa papildus ieguldījums, kārtēji izdevumi, kas jāsits pašām. Tomēr ilgtermiņā tas nozīmē mazākus izdevumus un arī rūpes, jo, ja kaķene dzemdē, mums tak tās atkal ir papildu rūpes un darbs vairākiem gadiem. Varbūt pirmajā acu mirklī izskatās, ka tā ir tāda noslēgta cilvēku grupa, kas savam priekam, varbūt savai izklaidei, baro purciemā dzīvojošos kaķus. Taču tajā brīdī, kad mēs paskatāmies uz šo te grupu un viņas darbību ciešāk, mēs pamanām, ka īstenībā tās ietekmē gandrīz ik vienu purciemieti un arī purciema vidi kopumā. Un es gribētu, to ietekmi ir ļoti daudz, bet es savā prezentācijā gribu varbūt tās acīm redzamākās parādīt. Klaņojoši kaķi ir faktiski jebkura purvciema, jebkura mikrorajona sastāvdaļa, ja mēs runājam par tiem mikrorajoniem, kas vēsturiski radušies Padomju Savienības laikā. Un klaņojoši kaķi, lai kāds arī būtu, tomēr parasti tiek uzskatīt kā problēma, no kuras jātiek ir vaļā. Un tajā brīdī, kad uzrodas cilvēki, kas uzņemās par viņiem tādu organizētu uzraudzību un aprūpi, tā situācija mazliet tā kā tiek nolīdzināta. Jo pirmām kārtām, tajā brīdī, kad kaķi tiek baroti, viņu migrācija krietni samazinās. Viņi vairs nestaigā no rajona uz rajonu, un viņi arī vairs nesaimnieko atkritumu tvertnēs, kas īstenībā diezgan daudziem ir nepatīkams pārsteigums vēlās vakara stundās, kad tiek izmesta miskaste. Tāpat tās arī kaķu aprūpē un rūpes par viņu veselību nozīmē, kad arī slimības un infekcijas tiek ierobežotas. Bet vēl viens būtisks aspekts, kad mikrorajonā, kuru es pētīju, tas ir Purciemā, vairāku māju cilvēkiem, tieši klaiņojošie kaķi, ir tas, kā viņi cīnās ar žurkām. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc viņi ir iedevuši savu pagrabu atslēga šiem te aprūpētājiem, lai viņas tur varētu šos kaķus izmitināt. Tomēr, lai cik skaisti varbūt tas arī izklausītos, tas, protams, nav tik viennozīmīgi vērtējams. Jo kaķu aprūpei tiek pielāgota un piemērota mikrorajonā esošā infrastruktūra. Gan ārējā, gan iekšējā. Un šī infrastruktūra un vide, tā ir kopējā.
Un, ja mēs apskatāmies uz ārēju infrastruktūru, tās pārmaiņas, kas tiek veikts, lai kaķus varētu pabarot, tad tas faktiski nozīmē, ka 2 reizes dienā tiek sapulcināti kaķi, kas nozīmē, ka cilvēkiem ir jārēķinās, ka šī koplietošanas telpa samazinās un tajā sāk dzīvot kaķi. Otrām kārtām, kaķiem tiek izveidotas pastāvīgas dzirdināšanas vietas pie kokiem vai krūmos, ar ko atkal ir jārēķinās. Arī iekšējā infrastruktūrā mēs paskatāmies uz mājām, tie paši iepriekš pieminētie pagrabi tiek pielāgoti kaķu vajadzībām, kas nozīmē, ka pagrabos tiek izveidotas vietas, kur viņi var gulēt, kur viņi var sasildīties. Ventilācijas slūgs attiecīgi tiek pielāgots tam, lai kaķi varētu tikt ārā un iekšā, un tiem tiek piestutēti priekšā dēlīši, lai vējš vai augstums netiktu iekšā. Un šāda kopējās teritorijas un infrastruktūras pārmaiņas kaķu vajadzībām komplektā ar diezgan neviennozīmīgo vērtējumu par kleņojušiem kaķiem kopumā rada, protams, plašāku purciemiešu attieksmi un vērtības sadursmi. Starp vieniem, kas dod savas pagraba atslēgas un ziedo naudu un palīdz ar medikamentiem kaķu ārstēšanai, un otriem, kas savukārt morē ciet šīs ventilācijas lūkas, sauc policiju un lej ūdeni virsū kaķu aprūpētājiem. Vieni kaķos saskata blusas un slimības, citiem savukārt tie nozīmē pagrabi bez žurkām, vēl citi tajos redz cilvēku bezatbildību. Tomēr, lai kāds, kuram būtu viedoklis un uzskats, tie visi ir purciemieši, tie visi tur dzīvo, un tie visi uzskata sevi par purciem iedzīvotājiem. Kas liek atkal atgriezties pie jautājuma, kas tad īsti ir mikrorajona kopiena. Un tas, ko es kā atbildi atradu šajā pētījumā, kad ir diezgan tūredzīgi skatīties un meklēt mikrorajonā kādu vienu noteiktu homogēnu kopienu, taču tikpat aplam būtu apgalvot, ka tādas kopienas tur nav. Tā ir un turklāt ļoti aktīva, bet šo kopienu veido daudzas citas mikrokopienas, kuru rīcības, teritorijas, vērtības var pārklāties un papildināt vienu otru, taču vienlaicīgi arī būt nošķirtas un opozīcijā vienu otrai. Es savā piemērā analizēju tikai vienu no šīm mikrokopienām, taču purciemā, līdzīgi kā jebkurā mikrorajonā, ir daudz un dažādas kopienas, suņu īpašnieki, dobju iekārtotāji, grafitī zīmētāji, ielu vingrotāji, ģimenes ar bērniem un vēl daudzas citas, un katra no tām izmanto mikrorajona infrastruktūru un vidi. Katra no tām to pielāgo, pārveido, rada to par savu un identificē to ar sevi. Tamdēļ ir būtiski šīs kopienas saskatīt un iepazīt īpaši brīdī, kad vēlas tās pārveidot, to vidi, kurā tās dzīvo, mainīt. Paldies par uzmanību, tas arī viss.